Cienījamie tautieši, mēs esam šīs režīma dēļ iedzīti strupceļā, bet ticiet man, neviens no jums nevar krist šīs varas nežēlastībā, ja jūs nenododat savu sirdsapziņu šo izdzimteņu rokās. Jūs esat brīvi, mēs esam brīvi, un mums ir jācīnās par saviem bērniem. Es mazliet pastāstīšu savu dzīves stāstu šajā Covid afēras laikā. Pavisam īsi. Tātad, pagājušajā gadā, decembrī, pēkšņi pazuda mana ģimene uz 10 dienām. Pirms tam mana dzīves biedre bija pateikusi, ka viņa ir spiesta sniegt Latvijas valsts policijā sūdzības par manām darbībām, jo es esmu cilvēks, kas atklāti sabiedrībā ir paudis savu viedokli un pārliecību, ka elpot brīvi ir vienīgais pareizais ceļš cilvēkam uz dzīvību, labu veselību un imunitāti. Šis viedoklis šobrīd tiek apkarots. Tāpat tiek apkarotas arī ģimenes, kur vismaz viens no vecākiem iestājas par patiesību, par taisnību un par neuzpērkamu sirdsapziņu. Man, pateicoties šai te SIA LR varai, ir atņemti bērni. 10 mēnešus neesmu redzējis savu meitiņu Emīliju Markusi un Robertu Danielu Markus, kuram ir 7 gadi. Pateicoties Jūrmalas varoņiem, sistēmām, kas kalpo šim te izdzimteņu režīmam. Es nevainoju tos cilvēkus, kuri arī ir nobiedēti sistēmā. Viņi dara to, ko viņiem liek. Bet, kad es uzdevu jautājumu, cik tālu jūs pildīsiet noziedzīgās pavēles pret sevi, pret Dievu un pret cilvēkiem, pret mūsu bērniem, atbilde nesakoja. Viņiem nav ko teikt. Es sekoju sirdsapziņai un aicinu ikvienu no jums sekot sirdsapziņai. Jo tas būs vienīgais ceļš, kur jūs nekad nenožēlosiet. Es jūs neaicinu uz baznīcām. Nē, sekojiet sirdsapziņai un jūs atradīsiet ceļu uz patiesību un dzīvību, uz Dievu. Katrā ziņā neuzticaties nevienam līderim, nevienai autoritātei, kas jūs ved projām no sirdsapziņas vērtībām. Domājiet ar savu galvu. Paldies!